Sveiki, mīļie! Šoreiz es gribētu parunāt par tādu lietu kā mobīlajiem telefoniem un to ietekmi uz mūsu fizisko ķermeni. Izrādās, ka tāda ietekme ir. Izrādās, ka mobīlie telefoni izstaro elektromagnētisku starojumu. Un es tā domāju, ka tagad, kad tiek lietots 5G, jā, tad noteikti starojums visticamāk ir vēl jo spēcīgāks. Un tad, kad telefons atrodas mums līdzās, vai arī guļot, ka mēs to noliekam kaut kur sev blakus, un jo īpaši, ja ierīce ir pieslēgtā elektrībā, ja lādējās, tad starojums ir vēl jo spēcīgāks. Un starojums izraisa diezgan nopietnus traucējumus mūsu ķermenī. Vispirms enerģētiskā līmenī starojums smalkajos ķermeņos veido caurumus, caur kuriem daudz vieglāk iekļūst svešas enerģijas. Un šīs svešās enerģijas iekļūst mūsu enerģētiskajā telpā un vēl vairāk palielinot smalko ķermeņu deformāciju. Un tas viss ar laiku arī nosēžās mūsu fiziskajā ķermenī. Un tā neaizsargātākajās daļās. Un tās mēdz ciest visvairāk, ja, daļas, kuras mums varbūt ir kaut kādā ziņā vājākas, ja, tās arī ar laiku ātrāk sāk reaģēt. Līdz ar to arī parādās nogurums, nespēks, galvas sāpes, un arī pat nekādas medicīniskās pārbaudes nespēja noteikt šādu kaišu cēloni, ja, ka mums ir nogurums, ja, un ja šis nogurums ir veidojies taisni no šī elektromagnētiskā starojuma, ja, ir ļoti, nav iespējams cēloni noteikt, ja. Mēs izējām visādas pārbaudes, bet cēloni nevar atrast, jo tāds starojums netiek uzskatīts par diagnozi. Un tāpat arī psiholoģiskā ziņā mums veidojās savu veidu atkarība no telefoniem. Ja? Mēs visu laiku esam ar telefoniem. Telefons mums visu laiku vairāk vai mazāk ir līdzās. Un šajos laikos iedomāties sev bez telefona, ja, tas ir tā kā sajusties kā bez rokām. Kādreiz mēs taču bez tāda dzīvojām un nebija nevainas, varējām dzīvot un viss bija kārtībā, bet tad, kad ir parādījušies šie telefoni, ir radusies lielāka ērtība, lielāks komforts un cilvēki jau pie tādām lietām ļoti ātri pierod. Un veidojās tāda kā savā ziņā atkarība no tā visa. Un psiholoģiskā ziņā mums iekšā visu laiku varbūt ir savu veidu kaut kāds stress, jā. Mēs gaidām kaut kādus zvanus, kaut kādas ziņas. Tā kā mūsu uzmanība vairāk vai mazāk visu laiku ir sasaistīta ar telefonu, jā. Vai sociālie tīkli, vai kādas ziņas, jā. Visu laiku ir iekšējais kaut kāds tāds mudinājums, ik pa laikam paņemt rokās, ik pa laikam ieskatīties, ik pa laikam kaut ko pārbaudīt, jā, ieiet kādos sociālos tīklos apstīties, vai kādas ziņas apskatīties, jā, kas kuram ir svarīgāks un tuvāks. Un tādā veidā arī telefons mūs tīri psiholoģiski ietekmē. Jā, rodas tāda kā savā ziņā kā atkarība, jā. Mēs visu laiku esam tādā, vairāk vai mazāk tādā uzvilktā stāvoklī, jā. Gaidam kaut ko, fokusējamies uz kaut ko, jā. Viss mūsu uzmanība ir vairāk vai mazāk ap to saistīta. Un
tas arī ļoti mūs ietekmē. Mēs līdz ar to vairs nejūtamies pilnībā brīvi, jā. Ir ļoti grūti vienkārši nolikt telefonu, pa viņu aizmirst, iziet pastaigāties, piemēram, bez telefona, jā. Nedomāt par to, jā, ka kāds tur var kaut ko atrakstīt, kāds var pazvanīt, jā. Vai pa to laiku, kamēr mēs neesam ar telefonu, jā, kaut kas vēl tur varbūt vienkārši tā kā pilnībā atslēgties, aizmirst par to, jā. Tā ir ļoti grūti, ļoti grūti, tā kā... Jā, telefona ietekme uz mums ir gan uz mūsu fizisko ķermeni, taisn fiziskā ziņā, gan arī psiholoģiskā un diezgan negatīvi. Protams, ir ļoti ērti, kad ir tāda ierīce, jā, un kad viss pasauli tev ir telefonā, jā, bet, katrai labai lietai ir arī savi mīnusi. Kaut kā tā mīļa.